Savārē spā hotelī ir miris viens no Aboliņa ģimenes. Milda nezina, kā skumjos jaunums pavēstīt Ievai. Jēzus paziņo Ievai, ka Edijs ir miris. Gatis un Lidija gatavojas bērēm. Feliks cenšas Ievu mierināt. Ievu negaidīti pārsteidz Edijs. Tu esi dzīvs? Es neko nesaprotu. Kāpēc mums būtu miris? Un kā man tā teica, ka tev šodien ir bēres? Kā? Tu mani tikai piečakarēja? Es nezinu, kāds varbūt kaut ko sajautis. Amerikā nomira mans omas brālēns Andriju Āboliņš. Viņa pēdējā vēlēšanās bija tāda, lai viņu apglabā Latvijā, un šodien tas tika izdarīts. Kāds gribēja, lai es to tā pārprotu? Bēj, ko tu runā? Antons nevarētu man melot, viņš to nesajauktu. Tad jūs izdomājāt vienkārši mani čakarēt, vai nu tagad to atskrēja paskatīties, vai es esmu uzķērusies, vai nelasies. Es nekur netaisos iet. Tad iešu es. Jā, labi. Nekur neies, kamēr es tev nebūšu pateicis visu patiesību. Es neko negribu dzirdēt. Labi. Tik un tā es nekur neiešu. Es tev visu neizstāstīšu. Viss ir labi beidzies, viņi pēc operācijas pamodušies. Ko es visu laiku teicu? Ka Jānītī viss būs labi. Bet kāpēc tu nāc tādu, bēdīgu ģīmu, godīgi sakot, cilvēkus nevajag biedēt tā? Tāpēc, ka Leons man teica, ka daudz kas ir atkarīgs no pēc-operācijas perioda. Pagaidiet, mums tagad ir jāieņem viena glāzīte uz to, ka operācija ir izdevusies. Jā, tā, dāmas, ko vēlās? Nē, man ir jāiet pastāstīt citiem. Pagaidi, saskandinās, un tad tu varēsi iet. Tā, man vien maz koņaciņu. Man arī. Koņaciņu. Slēdz vaļā. Lūdzu, dod man 5 minūtes. Tu dzirdi? Ko tu gribi palielīties, cik bagāts esi kļuvis? Kādu to mantojumu ir atstājis tas Lidijas brālēts? Nav nekādu mantojumu. Andriju, jūs piečakarēja? Tas jūs ģimenē tāds sports, ja? Nē. Oma to izgudroja, lai attaisnotos jūsu acīs. Un kāpēc tad to ar Danu meloja? Kāpēc izlikāties? Tas ir tikai tāds joks. Nē. Es tev pateikšu. Oma grib dabūt tavu viesnīcu. Man bija jāiekaro tavu uzticību. Un pēc tam jāpierunā, lai tu pie notāra paraksti līgumu, kurā būtu redz par 1 0 mazāk nekā normāli tam vajadzētu būt. Tālūk. Skaisti. Es tam sākumā piekritu. Bet pēc tam es tevi iemīlējos. Es neticu nevienam tavam vārdam. Tad, lai tikpat labi Jānītim arī tālāk. Jā, no tavas mutes dieva ausī. Jā. Tā, es tagad skrienu, mīļie, es skrienu. Kas te būs? Tu tikai drīkst tās labās ziņas paziņot, ja? Jā, starp citu, Milde, visas sliktās ziņas man jāsaka, kāpēc tā. Labi. Tu pateiksi Feliksam, Labi. tu pateiksi Ieviņai, un man paliek Aivars. Labi. Tad Jēzupiņi skrien, izmanto to savu izdevību. Kāda vēl izdevība? Tā kā mēs nezināt, cik ļoti tev tā Ieva patīk. Uzreiz jāpļāpā visu viesnīcu. Labi, priecājies. Savējie. Priecājies, ka mēs ar Sentu tevi atbalstām. Nevajag nekādu atbalstu. Es pats pieaudzis cilvēks, ko gribu to Nevajag, tā mainamies. Es eju pie Ievas, tu pie Feliksa. Labi, mīļie, lūdzu, kafejnīcu neatstājiet tukši, ja? Labi. Gunārs mums ir uzticējis, un mums tas ir jātaisno. Vēl pa vieniem. Tādu mazu drusciņu tik štengras bija. Labs. Gunārs tak neiebilst, ka mēs uz Jānīšu veselību. Klausies, bet šitas bija no tiem dārgajiem. Dārgais, jā. Lūdzu, vismaz pamēģini man piedot. Tikko tevi ieraudzīju, uzreiz mēģināju visus no tā plāna atrunāt.
Kāpēc tu uzreiz nepateici, ka tu esi precējies? Domāju, ka tu to nesapratīsi. Tad es arī nemaz netaisījos no Danas šķirties. Kas tikai melo? Nē. Tagad gan es nolēmu šodien pat braucu uz Rīgu iesniegt dokumentus par šķiršanos. Tu atnāc pie manis, lai saņemtu kaut kādus solījumus, ja? Nē, es no Danas šķiršos tik un tā. Vienalga, vai mums kaut kas sanāks, vai arī nesanāks. Es saprotu, kā tu vari būt tik naivs un vēl kaut ko cerēt. Vienkārši. Tāpēc, ka es tevi mīlu. Piedod, bet es tev neticu. Nekas. Es vienkārši gribēju, lai tu to zini. Nu jā. Feliks, man steidzami jābrauc uz Tambolu. Uz kurien? Tagad uzreiz uz Tambolu. Tambols vilki tev, brāļi. Nav smieklīgi. Kas ir? Krustmāte saslima. Uz cik ilgu laiku? Nu, nezinu, uz nedēļu, varbūt uz 2. Nekā. Viņi bez tevis nevar? Nu, nevar, nu viņi ļoti lūdzu, lai aizbraucu. Opa, nā. Es jau paskatījos, kad man ir vilciens. No vilciena? Aļotē lidos, saprati? Ew, tas ir dargi. Un? Negribu, lai to vilcienos tur kupējās spēries ar kaut kādiem aizdomīgiem tipiem. Lidos aļotē un pieklājās sabiedrībā. Visu pasūtīšu lūdzu biļeti. Sveiki. Jūs arī domājat, ka es jau vairs neesmu starp dzīvajiem, ja? Vai dieviņa. O, te būs. Jā, man apsēžas kāds simpatisks vīrietis blakus. Tad ņem parašutu lecārā. Nekāds koķitēšanas, skaidrs? Jā, es apsolu, ne uz vienu neskatīšos. Staigā apkārt. Reiz tā grimma. Varbūt neķemēties. Tas būkās kleicās tas mājās. Labi, Skaidrs? skaidrs. Nu, kas ir? Arī uz Tambolu lido. Vai, dieviņa? Nu, kas noticis? Tu teici, ka jaunu un forši. Kā tad no operācija ir veiksmīga gan Ramonai, gan Jāņķa? Nu, un kas tad ko tu redzēji? pārdzīvo? Ebijs ir dzīvs. Ko tu man te stāsti? Nu, ko es stāstu? Es viņu tikko satiku. No numuriņiem nāca. Viņš noteikti atkal bija pie ieviņas ielīdzes. Mēs atkal esam apčakarēti. Opa! Nu, tagad es Edikam sadošu tā, ka viņš tiešām necelsies. Ja viņš būs kaut ko to čurkai nodarījis. Mierīgi. Sēž, ka es stūlīt. Skrien. Vai, dieviņa? Kā tā? Es gandrīz izbojāju jums visu ceremoniju. Es pati biju vainīga. Es tev gandrīz neko negribēju par aizgāju stāstīt. Bet tu man īziņā rakstīji, ka Mīris ēja āboliņš. Es nodomāju, ka ēdīs. Bet Tom, tu ļoti labi izgāji no situācijas. Bet tad jau tiešām varēja saukt gan par Endiju, par Ediju, par Andreju. Nu, tās čāčas, ka pie kapos tās taču nemaz nevarēja neko zināt. Nu, kad es esmu dāmas nepievienojies? Es viņus vienkārši neaicināju. Mums, redziet, ar Endriju nebija tās attiecības tādas pārāk tuvas. Es izdarīju savu pienākumu. Viņš vēlējās sadusēties dzimtenē. Es to izdarīju un vairāk no manis neko nevar prasīt. Tu, ja nu tad jau nevajadzēja uzaicināt arī mani. Bet tu taču viņu izvadīji. Man, diemžēl, jāatvainojas. Es uz brītiņu izskriešu. Man ir darba pārunas, potenciālā darbniece jau man gaida. Es tikai
paņemšu dažus dokumentus no kabineta. Tad jau iznāk, ka mēs divatā. Bet kāpēc tad ne? Labdien! Jūs esat Sabīna Zivtiņa? Jā. Gatis Āboliņš? Šefs, tā tad. Varbūt, bet vēl jūs nesat pieņemta. Sēdieties. Ko tad jūs nafik man teicāt, lai es braucu? Ko jūs man pa telefonu, pa mobiļņiku nevarējāt pasūtīt? Pagaidiet, apsēdieties. Redziet, pirms pieņem kādu darbā ir pieņemts aprunāties. Sēdiet. Nu jā. No runāšanas jau paēdis nebūs, kā saka. Es skatos, jūsu līdzinājā darba pieredze ir slaucēji un vistkopi. Šiem amatiem nav pārāk liels saistības ar darbu viesnīcā. Nu, tad cilvēks nevar pamēģināt kaut ko jaunu? Ja viņš sēž govī pie pakaļas, viņam visu mūžu tur jāpaliek, jūs tā domājat? Nē, es tā neteicu. Labi, mēs jūs pieņemsim. Uz pārbaudas laiku. Uz tiem 3 mēnešiem, ja? Jā, te būs līgums. Parakstieties. Nu? Uz abām lapām. Cipars tā kā solījāt? Izlasiet, tur rakstīts. Viss tokos. Aha. Es nesapratu. Uz abām lapām. Beigās. Te. Jā. Tāpēc, ka tu neko nesajēdzi. Es taču tev teicu, tu nevari to slikto programmu lādēt. Nu, met viņu ārā. Nu, labi, es visu tev sakārtošu. Jā, protams, ka sakārtošu. Jā, jūsu rezervāciju pieņemt, laipni gaidīsim. Jā, pēc nedēļas. Visu labu. Esiet pazīstami. Mūsu viesnīcas administrators Daniels, Jonā Istabena Sabīna. Prieks.